Nu ko? Vai rūķis jau bija paslēpts dāvana zem tavas eglītes? Ko tu dabūji? To, ko tu gribēji, to, ko tu gaidīji? Jo es dabūju alkometru. Es esmu oficiāli alkoholiks priekā. Nu, bet esat sveicināti Kreča podkāstā. Šie bija 70. epizode. 70. epizode. Mani sauc Jānis Kreičmanis, un šis mans podkāsts par absolūti neko. Šoreiz gan par Ziemassvētkiem, bet pārsvarā par neko, kur tu zini. Kur tu zini pats galvenais. Es tev nedodu padomus, tev ļauju dzīvot tā, kā tu dzīvo savu dzīvi. Viss ir kārtībā. Parādi pazūd vai arī tiek nodot tiesai. Viss kārtībā. Teorētiski tu vairs neesi bankai parādā vai SMS kredītam. Tu tagad esi parādā kaut kādam kantorim. Un tu viņam tev nevado parādu, tev tāds, es neņemu naudu no tevis, un tu viņam neatdod naudu, saproti? Viss kārtībā. Šie ir smart padomi no Kreča podkāsta, jā? Lūdzu, nevajag pieņemt viņus. Kā tev iet? Ir Ziemassvētku laiks, kā sviežs, vai tu nosinēji svētkus, vai tev ir pacelāts sajūtas, dabūji to, ko tu gribēji? Tā. Es nevaru parunāt. Jā, neko. Ziemassvētku. Kā jums iesākās Ziemassvētku diena? Labi? Kā tev bija? Vai tu mentāli gatavojies satikt savus vecākus un ģimeni, brauca mašīnu vai sēdēja tramvajā un vienkārši mentāli atbrīvoja vietu galvā, kura tiks uzpildīta ar vienreiz kaimiņš bija nolicis mašīnu, un kā tu, lai es nolieku savu mašīnu tā, lai es viņu pa logu redzu? Es taču ne, ir jau signālā, bet jā, es viņu nedzirdu, man vismaz jāredz, kad zinu visam tam. No, atkal cenas augšā. Nu, ko tad, lai mēs liek uz tā galdu? Zini, vai tu biji gatavs tām visām sarunām? Bija? Jēbogu, man Ziemassvētku diena, tas bija 24. Jā, iesākās diezgan karaliski. No rīta pamostos, tomēr Troska bija dabūjis atslēgas uz Komediju Latviju bāru. Mums bija jābrauc ierakstīt Sivan, Zajabalu. Es negribēju, es biju domājis skatīties Die Hard 2 un Die Hard 3 un tad braukt satikt cenšus. Bet nē, manā grafikā saņemt ziņu no Kalvi S11. Es aizbraucu Kroču to Komediju Latviju, mēs ierakstam podkāstu. Tā es saprotu, labi, man ir vairāk stundas vēl ko nosist. Es aizbraukšu, iešu kafejnīcā Vīstiņas pretī Bērnu pasaulē. Tie, kas nezin, leģendāra vieta. Paņemt ēdienu, samaksāt skaidrā, vai ne, lai uzņēmums pelna. Es tiešām palieku tāds vienkārši vecs kreitīts. Un tad braukt vienkārši mājās un skatīties Die Hard tikai 2, ne 3. Un braukt zombi, bet es apsēžos mašīnā, silts ēdiens blakus, esmu laimīgs, un kas notiek, zvanu Trosku. Un es jau zināju, ka kaut kas, es jau jūtu, ka šis nebūs, zini, mazais jautājums, tā kā, vai vari aizdot rūķa cepuri, vai tev nav kaut kāds skočs, vai kaut kas mazs, bet es zināju, ka būs jāapsās. Un protams, Troskas zvanu, man bija tūkša bāka, un es baigi nekur netik tālu. Loģiski. Un viņš, Kroču, pie Bērnu pasaules sāns var augt, pēc pabrauc garām 4 mašīnām, un nu labi, tā Tesla noslēps. Es viņam tā kā vecs vilciens, zinu, beidz to skaņu taisīt. Un jā, Kroču, viņš man jāvelk uz Āgenskalnu. Man arī nav tā virva, kur jāvelk. Es aizbraucu pakaļ, nopērku vilku pirmo reizi kādu uz, vilku vispār mašīnu pirmo reizi. Un es to nebiju darījis. Un pirms mēs kāpjam mašīnās, Kročs Troska vēl man uzbļaujuši tā, tu taču esi kādu vilds, un man ir tas netipiskais Kreča podkāstu vibes. Sajies! Jā, es esmu galvais sajies. Es neesmu vilds. Un tā, jā, būs pareizi. Jēziņ, tie pirmie metri. Ir no malas izties, ka 2 durek velk viens otru, jo izskaties tā kā ir tās sacensības, kur tās mašīnas velk, kur aizvilks, jo es vienkārši iedod rītīgi ierīt, noraustās, un Kročs pēc kaut kādiem 500 metriem, bet Troskas man, ko tu dīrs, tu neesi nekad nevienu vilts, man tāds, nope, un tad es sapratu, kas ir jādara, bet es kaut kā neizjūtu to. Beigās jau bija viss kārtībā aizvilkt nabaga Trosku mājās, lai jau šis var svētkus svinēt. Un tā tur tīri pīri.
Krošos, ka mašīna neiet, es viņam atstāju savējo, es tur dabūju vienu citu mašīnu, kur pats aizbraukt, pēc tam uz Valmieru, un es dabūju labu mašīnu, ja? Janka nelielās. Janka brauc visu laiku, tā ir 2002. Gada mašīna. Janka brauc ar tādu seju, tā ir man, jā. Visi tieks teica, ar komēdiju nevar nopelnīt. Fakit, pasties, man tagad mīza, kroči, kaut kas bija. Un zini, kas tām labajām mašīnām, ko es biju sapratis, es biju braucis ar Boldriviem un par Rīgu, un tas tā kā vienkārši, wow, jā, super. Man vienkārši braukt ar automātu jau liekas, ka tā ir nākotne. Un, atrauga. Sorry. Es izdzēru pre-workout, lai var podcastu ierakstīt. Man liekas, tāpēc izskatās, ka es izklausos, ka es uz vairākām narkotikām. Un es braucu ar to mašīnu. Un viņai ir iebūvēts viss. Viņai ir iebūvēts tas te kruīz kontroli, jā, loģiski, bet arī tas, ka tu neietriecies priekšējiem pakaļām, viņš ir kontrolē metrus, automātiski logus tīra. Viss notiek automātiski. Es pirmo reizi šoseiz gandrīz avāriju, es aizmigu vienā brīdī. Bet uz sekundi, un es pamodos no tā, kad ir tas, zini, kad tu iebrauc tajā baltajā līnijā, tas ir tas priekšējā mašīnā, pretīm braucošās mašīnas gaismas iežbīja man acīs. Man viss ķermeni tā kā elektrība izgāja cauri. Un, jā, tas bija labs, tas bija tāds brīdis, ok, laiks kaut kur iebraukt kaut kur kafiju nopirkt. Bet vajag instant, ka tu rubies pie stūres. Man pirmo reizi arī, pirms es aizmigu, man arī gāja bildu dubultā, nekad šitā nebija bijis. Tā kā tā, aizbrauc pie senčiem, satik viņas, bija arī pie babuškas. Tie, kas krišķijā man krieva omīta, babuška bija pie viņas. Viņa bija ļoti jauka, viņa dzīvo 5. stāvā. Viņa pat negāja līdz mums. Es neteikšu nosaukumu, kur es dzīvoju Valmierā, bet, karoči, pieņemsim, mēs dzīvojam Bērzielā 4, un babuška dzīvo Bērzielā 5, un viņai tāds, мне пофиг, я не paidu. Viņai sāp kājas, acis, abas rokas, un viņa vienkārši visu dienu skatās teļuku. Un ir, protams, ir komentāri par to, kā valstī būtu jānotiek lietas loģiski. Veci cilvēki ir smieklīgi. Es nezinu, kad es drīz padošos uz tehnoloģiju. Tai mašīnai bija vēl automātiskie tuvie tālie. Man bija sajūta, ka Janka dzīvo nākotnē. God vārds, man liekas, es domāju, ka man mašīnā nākotnes vajadzēs. Nākotne ne tā kā Teslā, bet vienkārši nākamā mašīna, kas man būs visticamāk 9. gada, tagad man 5. Man vajag, lai ir automāts, Bluetooth un automātiskie tuvie tālie. Es nezināju. Es pat nebiju iedomājies, kad ir kaut kas tāds. Es nebiju nekad to redzējis. Tāpēc man bieži vien liekas, ko tās mašīnas man mīģina, tagad man ir saprotams, kāpēc. Es nezinu, karoči, man ir nākotne. Es nezinu. Es jūtos tā kā, es runāju, es satiku arī, labi, to vēlāk bišķi par man tētu un TikTok, ja? Jā, man sens un TikToks. Karoči, jā, karočā babuška, viņi vienkārši vēc. Un tu skaties, un instant, ka viņi dzīvo tāpat kā es, kad dienās, ka man nekas nav jādara. Kad vienkārši tu pamosties, tev jau ir beisis. Tev jau, mugur sāp, neko negribās, tad tu paēd, pagul vēl, pasties teļok, pagul vēl, paēd vēl, pagul vēl. Zini, tad tev 8 vakarā jāiet uz open mic un jāuzstājas 10 minūtes, un tev tāds, kāpēc man dzīvē ir jādara tik daudz? Kāpēc es nekad nevaru atpūsties? Es esmu tādu līmeņu izkasnieks. Par laimi darbdienās kaut kas ir jādara. Bet, jēziņ. Un es nevaru dzīvot tā, kā es dzīvoju. Kad es būšu savas babuškas vecumā, tad es varēšu tā dzīvot, visu dienu teļuku skatīties. Un tas lika, bet gan jau, kad mēs būsim veci, pēc kādiem 50 gadiem, mēs dzīvosim savu veidu matriksā. Es gribu tam ticēt, ka mums būs VR brīles, vai pat nebūs vairāk brīles un kontrolieri. Vienkārši tev būs USB kaut kur, kādā ērtā vietā aiz auss. Un tu vienkārši, vai vēl, kur būtu ērt vēl? Un tu vienkārši iesprauc sev USB, ieslēdzies kaut kādā seksa matriksā, un tu atgriezies atpakaļ laikā, kur tev ir 25 vai ne vēl jauns, cels nesāp viens, un tu vari izvēlēties sev katru dienu jaunu Azijā draudzeni, vai ne?
būtu tik forša dzīve, un viss, un tu tā pavadi līdz nomirst, nejūt pat sāpes, izņemot, ka tev izrauj USB ārā, tev tāds, zini, tā kā viņiem arī izraut USB, un viņi kratās. Fuj, tajā matriksā. Es šodien debils. Kroč, es debils. Es nekas man ir. Un nevar dzert tos pre-workouts. Es nebiju rītīgi ilgi dzērs. Es nebiju uz džimu gājis tik bieži. Jā, pie kā es paliku tātad babuška vecs. Jā, un zini, kas ir? Un jums omītēm arī tie joki, bet jo vecāks paliek, jo viņi tā kā aizvien vairāk sāp. Jo tagad viņai zvana telefons. Un viņa vēl joprojām nav saglabājusi savus draudzenes numuru, kas, man liekas, ir viņai vecā Nokia. Tik sen nebija dzirdējis, ka zvana un ir tidri, vai kāds bija tas Nokia tūns. Un nezināms numurs. Un teica tāds, kurš tev zvana ar nezinām numuru Ziemassvētkos? Viņa tā ir Ņina. Pēdējā man dzīvā draudzene. Visai ģimenei tāds, bāl. Nu, beidz. Un viņa tā kā pati rēc. Un viņa tā, jā, drīz man, viņa pat, man jau var nav daudz atlicis, un viņai vēl pie tam ir rēcīgi tas, kad viņai saplīsuši brīlis ir, viņa uzsēdās viņam virsū, un viņa nav, kas vecie cilvēki, zini, viņi tā dara, viņi neprasa vairs nevienam palīdzību, un ja tu dod viņai palīdzību, tad viņa tā kā atsaka, zinat, vai nu tas, es nezinu, vai tie veci cilvēki vai komunismus, es nemāku pateikt, man liekas, kaut kur Vācijā vai vēl kaut kur veci cilvēki, tā kā, paldies, jaunais cilvēks. Un Latvijā tu tā kā omī, tev palīdz, es pati varu. Un ja nevar, tad man nevajag, zini. Un viņai ir brīlis. Ne tā kā galīgi apaļs, bet tāds ovāls. Tā kā tie stīkliņi tādi ovāli. Un viņai viena kāja salūzus. Un atceraties vecās tās Krievu laiku gumijas, kuras bija, viņa tā kā audums. Viņa tā kā lenta, bet gumija ir. Un viņa ir uztaisījusi. Viņa tā kā sasējusi to gumiju. Un tās brīles viņa velk virsū tā kā pilots vecajos filmās. Tu atceries, ka viņiem tā kā gumija, ka viņa izstās tā kā tās peld brīles. Jēziņ, es brālis teicu, come on, davai mēs tev aizvadīsim sataisīt. Viņa tā, man nevajag, man ir otras brīles. Un ārprās tās babuškas. Jēziņ. Es tā redzu. Nē, neko viņa jau jauka. Mums vieglīgi tas, ka viņa naudu dāvina. Un viņa dāvina nelielu summu, kas priekš, man liekas, mūsdienu inflācijas ir nekas. Un mēs brāli tāds, es tā kā brālis saka, Klau, es atkal atstāšu, ķipa es aizmirsu, viņš tā nedara tā, pēc tam viņa zvana man un rītīgi pārdzīvo, kāpēc es neesot pieņēmis dāvanu. Tas rēcīgi. Un ir obligāti jāņem tā nauda. Un tad, mēs sarunājam, ka vienkārši viņas sadāvinā to naudu. Mēs teica nejauši viņai, es redzēju veikalā mikreni, varbūt tev omīt vajag un iedod. Nezinu, rēcīgi. Tā kā tā. Un tad jau aizgājām pie mums uz nākamo ielu. Svinēt, tā kā, svinēt tur pie mums. Un bija normāli. Izņemot, es redzu, kad teica izdarīt to leģendāro lietu, ka viņš stāstīja pa kaimiņu. Mums tāds kaimiņš viens mājā, kurš nejēgā daudz runā. Tu viņu satiec, un viņš tev, viņš ir kā dēle, viņš vienkārši piesūcās, un man ir vēl viens stāsts, un man ir vēl viens stāsts, un viņi visi pa neko. Šis nav tā kā, zini, podkāsts, kurā tu vienā brīdī, es zinu, kurā brīdī jūs to dari, bet tu vienkārši izslēdz un aizēji kaut ko citu darīt. Bet tu nevari, jo viņš ir tā kā dēl, viņš valkās līdzi. Un tētis pusstundu stāstīja par to, cik viņš daudz runā, un man tāds veicīt. Vai mēs nejūtam līdzības? Un neskapēc šogad, es nezinu, kas šogad bija noticis, bet mamma nevarēja sagaidīt dāvadas. Viņa vienkārši, davai! Mēs tikko, mums parasti ģimenē tā mēs pēdam no sākuma pamatēdienu, dāvanas, torta katru gadu. Un šogad viņi baigi skatās, kā visi ēd, un man tāds, vai viņi satraucās, kā visi garšo vai vēl kaut kas, un es tikko ielieku. Jo papildu porcijas viņi vairs neskaita. Papildu porcija jau ir, tu esi paēdis, cik tev vajag, tagad tu vienkārši zini. Tas neskaitās. Un es biju vislēnākais ēdājs. Un tikko es ielieku pēdējo karbonātu gabu. Viņa tā,
Dāvans. Aiziet. Tad mums ģimenē ir cepuru laiks. Visiem tiek izsniegts cepurs. Nes kāpēc ir suņa cepura. Tad ir 2 rūķa cepura. Viena ir vienkārši krokodilu galva. Es nezinu, kāds sakars Ziemassvētkiem, bet it's a good times, ja? Kreičmaņi mājā. Un neko, visi skaita dzējoļus. Un tur vienā brīdī tiek vienkārši... Tas nav vairs dzējoļi un vienkārši nodod vēlējumus. Mums visai ģimenei vajadzētu uz teātru aiziet. Pilnīgi visi zina, ka tas nenotiks. Visiem tāds, jo, vajadzētu aiziet šai dāvanu. Un tad es zinu, ka māma, kā tiek dāvinātas tās dāvanas, un tētim iedod vienu dāvanu. Viņam jāskaita dzējols. Pirms viņš skaita dzējoli, viņam ir stāsts par dzējoli. Es pilnīgi redzu, ka māma tāda, es fucking izšķirsos no šitā vīrieša. Es nevaru izturēt. Pirms 20 gadiem viņai tā galvā, tu redzi to, ka tu sēdi korķī, vai arī, ka čalis pie oranžā piebrimdzēja par ātru, tā vai, kas tas bija jautri, bija fun. Jā, tad Lēdī man uzdāvināja to te alkometru, es biju tāds, zini, kas skumīgākais? Tā ir tik noderīga dāvana, bet sirsniņām sāp. Ej, tu dos. Bet neko, es esmu pats priecīgs par alkometru. Es godu vārds, un tas ir tas laikam labais alkometrs. Lai reiksta drošībai. Neko, es esmu pārēcies. Tā, ko es jums gribu? Tā man pāris lietas pierakstīts par dāvanām. Jānis bišķi freestyle aizgājis. Es atvainojos. Es šodien jūtos kā Eminems. Viena lieta par dāvanu maisiņiem. Ja ir kvadrātains, ja es dāvinu kasti, es viņu varu sasaiņot. Ja forma ir kaut kas cits, ovāls, tur cilindrs, nafig, es lieku viņu maisiņā un aizmirst. Šogad vēl viena ātrāk nāk, tāpēc runāju jocīgi. Velns. Labi, kad vēl nav tas aprāts, ka jūs smags jūtat, draugi mīļā. Te ir karbonāts. Pie kā es dāvanu maisiņu. Un man sanāca šogad lielāko daļu vienkārši likt dāvanu maisos. Un es viņas ar skoču aizlīmēju ciet. Un man ir tāda īpnēs, lai neredz bieglītes, lai neiet garām. Un jau netiek sabojāts. Es atceros bērnībā kaut kad nebija aizlīmēts. Un es ieraudzīju, kad atkal man ir grāmata. Un tu pat negaidi dāvanu saiņošanas laiku, zini? Tu pat negaidi. Jā, un šogad es aizlīmēju, un es skatos to aizlīmēto dāvanu maisu, un es nevaru saprast, man ir kaut kāda zināma sajūta, bet ne Ziemassvētku, es sēžu, un es ir tik ilgi štukoju, kas tur ir. Un beigās man tāds skaidrs, tagad, kad tev Bolts vai Volts atsūta piegādu uz mājām, tad viņi ieliek to dāvanu, un es koču aizlīmē, viņi liek tās savus Boltu uzlīmes, aizlīmē ciet, lai ķipkurjers nē tavs friškas. Un tieši tāpat ir sajūta, ka es skatījos tām dāvanām. Man tāds, varbūt tur iekšā ir ēdiens. Es nezinu, kas ir. Man arī uzreiz tas. Es jau šo, man liekas, 100 reizes stāstījis, bet mīļākais ir piegādes stāsts, ka čalis man pieklauvē. Un es biju apanies, kamēr es velku halātu, viņš pieklauvēja 2. reizi vienkārši atais durvis vaļā. Ienāk dzīvoklī. Rītīgs, maidīgs indietis. Viņš bija... labākais elfs, ja viņš būtu Ziemassvētku, tā kā elfs, labākais. Viņš rītīgs, maidīgs, noliek to man paciņu koridoru vidū pastāst. Man viņš tā, hey, Jānis, your order is here, vai kaut ko, goodbye. Un rītīgi pats priecīgs, tā kā viņš būtu rītīgi labu darbu izdarījis, aiztais durvis un aiziet. Man tā cecīt, ja es būtu mastārās. What the fuck? Es rītīgi novērtēju. Bet, jā, tas čels leģenda. 5 zvaigznes. Es pat nekādu komentāru neieliku. Man tāds bija funny. Un, ja viņš būtu uzrāvis, ka es mastā rauju, 5 zvaigznes tāpatās. Lai viņš vienkārši nevienam nesaka. Jo, ja viņam būs tā 1 zvaigzne, tad viņam droši vien zvanīs, kas notika. I opened the door and the white guy was masturbating. No mayo. Un, karoči, es negribēju to. Un, lai notiek, boltā sarunas par to, ka bija viens klients, kurš mastā rauja. Un tad viņš zaudēja darbu, un tad viņš visiem izstās. Un tad visiem indiešiem ir zināms viens baltais čalis, kas mastā rauja halātā. Labi, nav svarīgi. Sorry, kad no Ziemassvētkiem mēs novirzējāmies atkal uz mastā raušanu. Esat sveicināti, Kreiča podcasts. Jēziņ, tas pre-workouts ir tik traks.
gribat, es jums ieteikšu, kas tas ir. Paga, es viņu paņemšu. Paga sekundi. Es nezinu, vai es griezīšu ārā tās sekundes klusumu, bet tas ir celucor C4 Original. Original Explosive Pre-Workout 60 servings. Ice Blue Raspberry Flavor. Jā, kroči. Es netaisos likt linku. Es nezinu, vai šī tas ir veselīgi, bet tu ir sprīdzeklis. Es vēl šodien, man liekas, kafiju neesmu. Man heart rates arī sautaks. Šits nav normāli. Šits tā kā, nav. Labi, es, man liekas, izdzēsīšu to daļu. Nav vajadzīgs. Tā, ko es pateicu. Es nezinu, kas. Es nezinu, vai es pat nezinu, kur es tagad savos stāstos. Pa dāvanu. Pēdējā lieta pie Omas. Es nezinu, kas. Es aizgāju. Un es kaut kā citādāk skatījos viņas māju. Tur visur bija kastītes. Tur vienā ir ķiploki, vienā ir tur sīpolu mīziņas, vienā ir tur kaut kāds putns ūdenī. Es nezinu, kas tas ir, vai ne? Jocīga gaļa kaut kur. Kaut kas auga, kaut kas vairs neaug, vienkārši zieda galvas un vēl kaut kas. Un bija, zin kāds sajūta, ka tu aizēji pie viņas. Atcerieties tajā Pirates of Caribbean vienā no daļām, kur viņi aiziet pie tās Medusa, vai kā viņas tur sauca. Kurai bija ogļaina mute un melna mute, šausmīgi netīra mute. Tam tur 8 kājas sejas kapteiņa mīlestība, kroči. Tā sieviete. Jā. Kroči, tā izstās pie manas Omas. Vienkārši random kaut kādas burvestības, ko viņi tur veido vakaros, nezinu. Gan jau vienkārši būrās, lai tā pēdējā draudzene nenomirst. Jā, tā vajag apdzīvot. Tā, kaut kas... labi, parunā, kaut ko ārpus Ziemassvētkiem, jūs gribat, vajag... Es tikai šogad biju ar sievieti, bijām abi divi Ziemassvētku tērpos. Es Dievs dod, es lēni garu padodos veči. Es neteikšu, un veicats, jā. Un sievietes. Nekroči, veči, es padodos lēni garu. Pirmais gads, kad es uzvilku Ziemassvētku tērpu, to fucking Šreka Pepko lēto tērpu, un zinu, kas bija man daļai patika. Man bija tāds, man ir izdekorēta eglīte, man ir lampiņas, man ir Šreka tērps, un viņai kaut kāds savs tērps, un man tāds, zinu, cik es esmu tuvu tām fotosesijām pie eglītes, kur tu vienkārši laid ar savu sievieti vai pasniedz viņai dāvanu. Zinu, tās fotosesijas, kuras ir pārgaismotas, lai ir sajūta, ka ir Ziemassvētku siltums bildē. Un es esmu tik te tuvu. Tu nezini, cik tuvu esmu. Un tad viss mans podkāsts būs par to, tā kā, Dievs, bija tik forši kopā un pavadīts laiks. Un pat sievietes negribēs klausīties. Man ir no tā baila. Un es arī pasācu spēlēt galdu spēles. Un, Dievs, man ir bail. Es nesen spēlēju kaut kādu herd mentality. Tā bija rītīgi laba. Un ir tāda ego, man arī patika. Un kaut ko vēl tagad saskāpājis. Un kruši man sāk patikt. Un man ir bail. Ka vairs nav tik ilgi līdz vienu dienu. Tā kā, Jāni, vai tu ies uz open mic? Un man tāds, man ir... Es esmu saģērbies kā trollis un es eju kapāt tos sex dungeon dragons sex. Es nezinu, kā viņi tur saucās. Kruši, zinu, tie... Visi tie čaļi, kuriem ir oficiāli katram ir 6 blobat mājās, un katram ir īsts sievietes vārds iedots viņam. Un, jā. Un starp viņiem es sēžu, visi sasvīduši. Neviens nekad nav nodarbojies ar sportu. Mēs faunā visu laiku skan uz riņķi, visu vakar. Man izmet no kompānijas, ja es vienīgais dzeru. Jā, tu nevari dzert katru reizi, kad mēs spēlējam. Man tāds, ko lai es fucking daru 6 stundas? Jēzus. Tas nav... Ja es vienreiz būšu, man liekas, tad Dievs dod, lai es jau pateicu, lai man vienkārši
iemet tosteru vannā vai kaut ko izdomā. Vai ko duškabīnē var izdarīt. Lai uzliek ziepes duškabīnē, lai es pārslīdu sasit galvu. Visu beidzies. Tas par to. Man ir vēl viens. Jūs nevarat, ja kas stāstīt, ka man sāk patikt galda spēles. Sarunāsim, man ir 5 galda spēles. Es esmu pieminējis Uno ir ok. Uno, dūrak, tos tu var kapāt. Es tagad esmu pieminējis Herd Mentality un to Ego. Man ir vēl 3 spēles palikuši, ko spēlēt. Ja tu klausies šo podcastu un tu jūti, es pieminēšu vēl 5 spēles, kuras es spēlēju un man patika. Līdz es pasaku 5. spēle, kur man patika. Un tad es Codename spēlēju līdz rītam. Un tā ir spēle numur 5. Jūs man oficiāli rakstat vēstuli, tā kā to te, kas viņi saucās. Kā bija, kad tu dzēri un sanāk ģimeni kopā pateikt, lai tu nedzer? Intervention, angliski, nezinu, kā ir latviski. Vienkārši ģimenes roasts. Vienkārši klasisks sestdiena latviešu ģimenē. Kur tev atnāk un pazina, beidz dzērt. Un tu neatceries sarunu, tu hlamājies. Bet... Jā, pie 5. spēles lūdzu sūtat man vēstules, Jāni, pienāca laiks atgriezties. Sūtat man alkoholu pa pāstu, vienalga kaut ko risināsim. Bērnu pasaules Rīmī, ja jums vajag pakumāt, man nosūtīt alkoholu, lai es esmu atpakaļ ierindā. Jā, man ir godvārds, man ir tik jautri vienam. Jā. Tad es varu iepūst savā alkometrā un nosūtīt jums bildi, ka man ir 0 promils. Man vienkārši labs garīgais. Laikam, kāpēc es biju ar sievieti namiņā, un tagad es esmu viens mājā, un es ierakstu to te podkāstu. Man liekas, tas ir tas. Tu pavada viņu laiku kopā, tu nevari pīrst, tev seksi joki ir uz robežas, kāku pirdienu joki ir vispār ārā. Tu tā kā vari teikt tā kā kaut kā, bet tu nevari būt superpret. Jūs saprot, ko. Un man liekas, tāpēc man tagad ir brīvība un man beidzot ir prieks. Beidzot ir prieks. Tāpēc, labi, neko nav svarīgi. Vispār es biju vienā labā namiņā. Es gribētu jums ieteikt, es lītās atradīšu, kā viņš saucās. Man jāstās veidā. Lītās pateikšu. Es jums ieteiktu aizbraukt uz vienu labu namiņu. Kā viņš saucās, Wild Meadow Cabin. Smoška Instagramā ietagošu, Instagramā tajā te description ierakstīšu, tāpēc, kad viņš bija ļoti labs tādā ziņā, kad tu brauc ar otru pusī, vai ne, vienalga, kas tev patīk. Čāļi, meitenes, tu esi sagūstījis meiteni, un tev vajag privātu telpu. Ir tā, ka standartā ļoti bieži rakstajos namiņos privāti un nesūda nav. Ir vienkārši viena mājiņa sadalīta divās, tur ir 2 ieejas, vienā pusē viens pāris, otrā, un tad tu sēdi ar savu sievieti un tāds spēlēt kaut kādu dumu spēli, kur viņi tā kā, un tagad nosauc 3 savus mīļākos ēdienus. Un tu tur, man patīk vistas karbonāde, man patīk vistas man labāk jau cūgaiš, un blakus īstenībā tu dzīvi, jā, un tu vienkārši klapēšanās, vienkārši tiek taisīts karbonāds īsti, man ne, jebari, blakus tiek klapēta sieviete pa īstam, un tu tur, cemeņu būberts man patīk, zini, tu negribi būt tajās sajūtās. Un tu dzirdi kaut kādas to seksa, kaut kādas jocīgos tur. Mums tāda trīd zem, ka no eglas viss kujas nokritīs. Un tu tā kā dzirdi to, un jūs saskatāties. Un es zinu, ka jums tāda pieredze nekad nebūs. Un jūs turpināt maukt kaut kādu spēli. Bet tā vieta, kur es biju, bija ļoti labi. Tur, kroči, konteiners ar kublu. Un man liekas, 0,5 kilometru rādījusā neviena nav. Un tur blakus vadās ganās savvaļas govs, bet tās matainās. Visi izcēst pēc Kurta Cobaina. Visām ir rītīgi gari mātu uz galvas un garspalvainās govs. Es nezinu, vai tas ir oficiāli latīniskais nosaukums, Kurta Cobaina govs, bet karoči, ļoti forša vieta. Un tur ir pie gultas milzīgs loks, ka tu vari skatīties ārā un tev tāds, vai kaut kāda laupītāja neskries. Ir ļoti fun pieredze, tā kā šausminies. Tu jūties daļa no briesmīgas dokumentālās, kas būs pieejama droši vien pa LTV, un viņi būs super garlaicīgi. Nebūs tā kā Netflix uztais, wow,
Tiešām tā, bet uztais PLTV un pirmajās 5 minūtēs jau ir cilvēki izslēdz. Bet, kroči, es ietegošu, ja tu meiteni klausies vai čalis un nav dārgi. Ja? Atceries, cik tā kā kaut kad jau te tika runāts, ko lai dara tām sievietēm? Fucking rekures lītās ietegošu to vietu, varēsiet aizbraukt. Man vēl bija mini noslēpums par Ziemassvētkiem. Ja jums vajag... Kroči tā, visi veikali pieslānīti, tas pats bija Alfā, un es izvēlos Lego, un es fonā dzirdu tādā krievu balsī. Она везет новые мандарины. Un vienkārši bārs ar cilvēkiem skrien, un jo bija mandarīna pa lēto kaut kāda 89 centi, baigas tālāk, ka es nezinu, es arī biju tur. Un cilvēki vienkārši grābi lētos mandarīnas tā it kā nebūtu rītdienas, un tik daudz cilvēku, viss spiežās, viss pēc sviedriem smird. Cilvēki dāvina savai ģimenei tos Rimī Selection komplektus, un tas nozīmē, ka tu pat negribi satikt savu ģimeni. Un tu redzi visu tās Ziemassvētku briesmas. Un tāpēc, un visi lielie veikali, zinu, kur es ieteiktu aizbraukt, bet nevienam neskat. Nerakstat savos Twitterī vai treidos. Zini, ko es Nē, tu sēdi biksēs. Ja? Uztver šo podcastu, it kā mēs dzīvot Krievijā. Es tev tagad kaut ko pasaku, un tu nesaki nevienam. Laižat uz Olimpiju. Olimpijā nav cilvēki, ir kur nolikt mašīnu. Ja tev ir sīkais, tu vari atstāt, nezinu, savu sīko... Tur ir kaut kāds adventure istaba vai kaut kas tāds. Tu vari iet ar sīko un braukt ar mašīnu, un tās mazās elektro ir jautri. Atstāt viņu tur spēlēties, vai ne? Viens no vecākiem iet sapirkt dāvanas. Cilvēku nav. Rīmī tukšs. Ne tā kā pārtiks ziņā, bet nav cilvēku. Un es biju tur, man sanāca 2 reizes braukt. Abas reizes, forget about it, nav cilvēku. Tik labi pieredze. Što mēs atceramies. Godvārds, šī ir timeline ziņā haotiskākā epizode, kāda bijusi. Tā sīkiem viegli nopirkt dāvanu. Jā, es viņam nopirku kāds 5, panāmiņi es jums pateicu. Tā bija laba pieredze. Kas vēl bija? Zinu, kas bija namiņā, kroči. Protams, es metu malku tajā krāsnī, kubls uzkarst, bet nepietiekoši, un tad viņš vienā brīdī pat traku, un tad mēs tādu, labi, tagad vienkārši tusējam pie kubla, vai tur tikai kājas turam iekšā, līdz tā temperatūra paliek tāda, jo es tur paturēju kājas 5 minūtes, man kājas pēc sardalēm izstījās, pārvarīts. Es vienmēr teicu, ka, zinat, ir tie, kroči tūklas meitenes leggingos vienmēr izstās, ka tās sārdeles, zini, tu gatavs, kad tu uzdura dākšņu, aiziet. Un tā nevar teikt, var gan. Ir Ziemassvētku laiks, ir piedošanas laiks. Ja tu jūties, ka es tev aizvainoju, vienkārši piedod man. Viss ir piedošanas laiks. Atslāpst. Un tad otro reizi, un tad mēs baigi ilgi nocējām par to kublu, un tad es sapratu tāds, labi jāiededzina vēlreiz, jo tur tā temperatūra vairs nav tāda, kad pietiekoši laba. Un es attaisu aļā to kamīnu, un tur nav pat ogles vairāk. Man no nulles jādedzina. Man ir savs mazais cirvīts līdzi, un mans mazais cirvīts, goda vārds, ar viņu var tikai sēņot, es sapratu. Tu ar viņu vari sataisīt tos mazos skaliņus, pavisam mazos, bet tu nevari uztaisīt foršus. Zini, kā tie skaliņi ir jātaisa? Tie, kas nezin, jā? Es tik iemācīšu tevi. Ir galīgi mazi, un tu taisi aizvien lielāks. Un tad tu viņu sakārto, un tad... lai ir enerģija. Kroči, mazai aizdegās, tas aizdedzina bišķi lielāk un tā tālāk. Schēma skaidri, nav svarīgi. Un es nevaru dabūt tos pareizos skaliņu izmērus. Es pusstundu ārā ir, 2 grādi vai 3. Es neatceros, cik biju tagad naktī. Nav svarīgi. Es esmu vienkārši šortos, izlīdz no karsta kubla. Es ārā domāju, es zvēru, es nomiršu. Es tur man nesanāk, es tur psihoju. Un tad, protams, sieviete atļauj. Es varu palīdzēt. Un tev Ja domājies, viņai sanāk, tu man nesanāk. Tu zini, ko tas nodara attiecībām? Es arī, kalvu šitam es gāju cauri. Šogad pirmā grilēšanas sezona. Mēs ar 2 stundas nevarējām dabūt. Beigās gan pēc malkas aizbraucām, nevis, jo slāpju koku mēs nemācījām dabūt. Bet jā, un
Un kamēr es čakarējos to pusstundu, visu, ko es domāju, tu zini, ja man izmest mežā, es nomirtu. Kā cilvēki kādreiz dzīvoja bez šķiltavām, bez siltas tās te jakas, bez Timberland zābakiem, kuri noskrāpēti, jo tu dzerot nemāk pa trepēm iet. Kur ir? Un es vienkārši par to domāju, un ka viņi saka, es varu tev palīdzēt, man galvā tāds, es vienkārši savu vaļā nomirtu. Tu paliec ļoti, kaut kas notiek, ka tev nesanāk iededzināt ugunskura no visām sajūtām, ka, zini kā, es nemāku daudz tos mājas darbus, zini, tur perfekti, tur nokrāsot, salikt, es nemāku. Bet man tāds pofīgi, labi, es nemāku, es kādam samaksāšu, atnāk šķoms, mēs to kopā, es atradīšu veidu, kā to izdarīt. Zini, tas man neliek justies sliktāk. Tas man neliek kļūt par transjānu, zini, samainīt dzimumu, lai man ir attaisnojums. Bet nepiededzināt uguni, tā kā nemāciet aizšķilt uguni, ka tev beigās man sanāca, lai šis stāsts nav pilnībā depresīvs. Bet, kad tev nesanāk tās pirmās reizes, kad viņš aizdegās, nodziest, tev kaut kas, tev rodas sajūta, cik tu esi pasaulē nevajadzīgs, cik tu esi patiesi tā kā tukšs, zini? Jo tā kā atņemam elektrību, atņemam visu, beigās paliec tu un uguns, zini? Un man tāds, un es nemāku tā kā dabūt to uguni pie dzīvības, tas nozīmē, palieku es. Tas nozīmē, es kļūstu par, Jānam jāiet ogas vākt, lai uzturētu ģimeni. Es nevaru iet ar večiem medīt. Un, jo man arī tas nūģīgais cirvis ir, Jāni, tu vari iet medīt. Biz mārīts un sienāžas. Man tāds, labi, es iešu arī. Beigās viss sanāca, bija priecīgs. Es biju rītīgi priecīgs. Īpaši, ka tev ilgi nesnāk un tad sanāk. Man tas sejā prieks ir pierakstāms tā kā mazam bērnam. Precīzais prieks, kur es šī tik dumšs prieks, zinu tāds. Jo es tikko sīkiem arī, kad es viņam uzdāvināju no rūķa dāvanu. Tur tieši pirms, nav svarīgi. Es viņam biju sagatavojis dāvanu no rūķa. Un es tāds, kā lai es nolieku zem eglis, lai viņš nepamana, jo Jānis to nebija normāli izdarījis pa nakti. Un es viņam tāds, aiziet pasties vannas istabu, tur kaut kas ir. Šāds, kas tur ir tēt? Un viņš aiziet. Un es nepaspēju to dāvanu nolikt, viņš šāds, tur nav nekā. Un tad es saku, pasties, varbūt duškabīnē kaut kas. Viņš aizskrien. Un es tikmēr nolieku, man ir tāds milz lācis zem eglītes, ieliek klācim klēpī to dāvanu. Sīkais atskrien, viņš šāds, tur nav tēt nekā. Ko tu gribēji? Kas tur ir? Un es viņam saku, es nezinu, tu nedzirdēji, kaut kas staigāja. Varbūt tas bija rūķis. Un viņš tā kā, ko un kas? Un viņš sāk skatīties apkārt, un viņš pamana dāvanu pie tā te zem eglītes. Tas prieks. Mazajam 2-gadīgiem puikam tas prieks sejā ir jēziņ, zin? Wow. Un tik priecīgs viņš bija. Un es precīzi biju tikpat priecīgs. 30 gadus vecāks vīrietis. Kad es piededzināju ugunskuru un cīkais atrada dāvanu. Prieka līmenis, intelekta līmenis. Tajā brīdī, kad tas bija viss vienā. Tā kā, es nezinu, par ko bija šis stāsts. Bet vienkārši par to, ka tas nevajadzīgs. Tā man ir vēl kaut kas par moderno mākslu. Varbūt pataupīsim nākamajai epizodei. Jā, man īstenībā ir vēl kaut kas. Jā, man vēl pataupīsim to nākamajai epizodei. Šī būs davai Ziemassvētku. Nerunāsim, ka es biju mākslas muzejā. Un es oficiāli ienīstu mākslu. Tagad, zinu, kas ir šitas tā kā tīzers, bet tīzers vairāk tāds, kad Rēsnu Čals parāda tev vēdru, tev tāds, es nemaz negribu zināt vairāk. Es negribu atkal 16 stundu gara epizodu. Jums tāpat pofīgi. Nesaka tā, mums nav labi. Relax. Palasīsim, ko jūs iesūtījāt. Jūs iesūtījāt kopā 5 stāstus ar 2 atgādinājumiem. Es jūtos tā kā neapmierinātu učeni. Cik reizes man ir jāsaka? Labi, es paprasīju, lai es iesūtat Ziemassvētku. Man jāapstās, vai es kaut ko Instagramā man normāli iesūtījāt. Man liekas, Instagramā nebija. Bija tikai dog shit. Atkal prasīja, vai es gejs esmu. Godvārds man tā. Tur vairāk jautājumu. Iziesim tiem cauri, vai ātri. Vai bērnam pateiktu, vai tu bērnam pateiktu, ka sala vecs nav īsts, vai ļaut viņam pašam beigt viņam ticēt?
Es gribētu, lai viņš pietiekoši ātri saprot, ka viņš nav īsts, zini. Jo es arī negribu, lai viņam ir 16 un viņš sēž un raksta. Mīļo sava vecīt, tev tāds, vecīt, vai, nu ko tu dari? Bet es gribētu, lai viņš līdz kaut kādiem, zini, 6, 7 gadiem līdz skolas vecumam. Es gribētu, lai viņš atnāk uz skolu un visiem sabojā. Vecīts nav īsti. Nu, pusi klāsa raudu, viņš rēc un vēl viens viņa dušbēg čoms ir. Viņi dod 5 viens otram pārējie raudu. Māma, viņš nav īsti, kurš to pateica. Zini? Bet es gribētu, lai viņš pats to saprot. Un tad mēs varam spēlēt to spēli, zini, kad es zinu, viņš zina. Tāpat kā, kad, labi, es negribu kā joku teikt, kad meitene aizien, kā. Tad jūs arī spēlējat to spēli. Mēs abi zinām, bet mēs par to nerunāsim. Jā, tā kā tas ir tas. Kas te vēl ir? Ja tev būtu jāizvēlas viena Ziemassvētku filma, kuru skatīties visu atlikušo dzīvi, kura tā būtu? Ziemassvētku. Es nevaru izvēlēties starp Grinču un Die Hard. Man liekas, un tie, Die Hards ir. Viņa sākas ar Ziemassvētku dziesmu, tur visi ho, tur Ziemassvētku tēma. Nav obligāti jābūt Santa Claus galvenajā lomā, lai tā būtu Ziemassvētku. Tāpat kā viens pats mājās ir tas pats. Kevins nosargā māju, un tas tur Johns McClanes Kroči ir tas pats, viss notiek vienā mājā, nu. Un jā. Zini, kas ir? Kad tu skaties viens pats mājā, ko es esmu sapratis? Viens pats mājā ir notiek īsnībā. Jā, reāli. Tikai pašās filmas beigās ir tas actions, kur tie zāgļi dabū ierīt. Un tas ir vienīgais, kāpēc mēs skatāmies to filmu, lai sliktajiem sāp. Tur nav, tev ir vienalga, ka tā ģimene atgriež un visi tie momenti. Tas nav tik svarīgi. Jo teorētiski tā filma ir duma, kā tu var aizmirst savu bērnu mājās, un tad viņam ir jācīnās ar vienkārši pieaugusiem vīriešiem, un viņš nezvan mentiem. Tur visi jocīgi. Kāpēc neaizskrien uz blakus māju vai vēl kaut kur, un vienkārši neizsauc mentus pie pirmās lietas, ka kaut kas nav. Un, bet ok. Bet ir šausmīgi ilgi jāgaida, līdz kaut kas notiek. Tu Die Hardā diezgan uzreiz kaut kas notiek. Un daudz tēlu es izvēlētos to filmu. Tā kā es teiktu, Die Hards ir filma, kur skatītos visu savu atlikušo mūžu. Tā. Man prasa, ko es dāvinātu sievas mātei. Man nav tāda. Nopirdos skaļi, nopirdos skaļi, kad sieva sūtīja audio apsveikumu draudzenei. Vecīt, viens vārds – respekt. Respekt. Viss. Ja viņi ir dusmīgi, dubulti. Zini, tev vajag sievietēm atgādināt, ka ne viss ir tas te siltas. Ne visi tās fotosesijas briesmīgās, par kur es runāju. Labākās, uztais kādu, onkuls smagi piedzērās Ziemassvētku vakarā un tad stāstīja ģimenei, cik labs bija PSRS. Klau! Zinot savu ģimeni, es esmu bijis tur. Es esmu bijis, ka viņi nesaka, ka PSRS bija labi, bet viņi atrod mazu lietu, ko pateikt, kas bija laba. Zini? Viņi tā kā, vismaz vienmēr bija, ko ēst, un kaut kāds lietas atrod, ko pateikt, es saprotu. Senči man to nedarīja, bet vecvecāki, un kad tur vēl viņiem vecvecāki no Rūskī puses, ja? Kad komradas sanāca babuškai, kad viņas vēl bija dzīves, ja? Tad, tur bija man tāds, ka es vēl biju sīks, es jau nesapratu, ka man ir, tā kā, kas ir Krievi. Es biju maziņš, man likās, ka visi dzīvoja vienādi, vienkārši Krievijā runāja, krieviski Latvijā runāja, šitā, igauņi runāja, vispār savā valodā, lietuvieši runāja, latvieši plus krievu valoda, zini, vienkārši katrs, es nezināju, ka tur ir savādāk un mentalitātes, nesapratu to. Un ka viņi runāja, ka kādreiz bija labāk, Latvijā arī kādreiz bija labāk. Tā kā es nezinu, varbūt man ir iesāts nedaudz PSRS mīlestība, bet gan jau, ka nav. Sūdīgākā dāvana, ko es saņēmu, slikta grāmata.
aizbraucu uz mežu pēc egles, nepaņēmu zāģi, izrāvu egli ar visām saknēm. Klau, vecīt, tu neesi tik stiprs. Nevar egli izraut ar saknēm. Vai arī var? Klau, es neesmu mēģinājis, neesmu tāda līmeņa huligāns. Tik forši, ka tev paliek 18 gadi, un tagad tev piedāvā ziemīšos vai negribi iedzert, un kad nav jāslēpj. Klau, ja tu iepriekš ar ģimeni 18 gados slēpus dzēri, Klau, tev ir mīskas ģimene, tev nav tā, zini, sirdīpla, zini, tā sirsnīgā ģimene, kur ja tu tā kā pasaki, es šogad to veipošanu darīju, es gāju uz citu istabu, es tā kā, man zvana, un man nezvana, un es aizēju uz citu istabu, aizēju durvis, rītīgi veipoju, un nāk atpakaļ. What the fuck? Un, Klau, es nezinu, kurš vispār dzēr baigi ar ģimenes svētkos. Es piekrītu karstvīnu glāzi un varbūt šampi, bet tā, kad uztais rumko, tāds stiprāks, zin, tas nav vajadzīgs. Tā. Tagad ir, tas bija no Instagram, kas vēl man te bija. Tā, ZB, kāpēc bērnu mantas jau nenāk ar baterijām, tu visu vakar pavadi skrūvēt liekot, un ja vēl nav. Nu, es piekrītu, ja baterijas nenāk līdzi, un ir tīpaši senči ļoti bieži pērkot, es atceros, es biju maziņš nepārbaudīju, man arī bija šādi incidenti, kur tev tāds, es labāk kļūst par adoptētu bērnu, nekā esmu šajā ģimenē, es zinu tās sajūtas. Un, bet toties senči dabūja atpakaļ par to. Viņi dabūja. Teica, ka tagad, piemēram, man stāv mājās 16 2A baterijas un 16 3A baterijas. Vienkārši stāv, jo es zinu, ka tagad sāk parādīties mantiņas uz baterijām, un es zinu, ka viņas būs jāmaina. Jo manā ģimenē bija tēta aizēja nopērts, viņš aiziet uz veikalā, nāk atpakaļ, nopirkt, saka, tēta nenopirkt baterijas, viņš te pats aizēja nopērts, man naudu nav, tu pats zinu, tās sarunas. Un tad, ko viņš darīja, tēta aiziet gulēt, es no pults, izvalku baterijas, atrod citas, ieliek tukšās, pilnās ieliek savā jaunajā mantiņā, no rīta pults nestrādā, man tētim vērās ciet, viņš saka, cik pults nestrādā, viņš atais vaļā, viņš redz, ka tur ir tukšās baterijas. Un nevis viņas ir palikuši tukšas, bet zinu, kad viena ir kaut kāds bija tās Maxī, un otrs bija kaut kāds Volvo, kaut kāds baterijas, atceraties bija. Un tad es atceros, bija tā schēma, ka viņas ir tukšas, viņas sagrauz. Un tad tu dabūji vēl 2 minūtes pabraukāties ar mašīnī, tad fuck yeah, man ne. Un, tā kā tā. Tā kā tas ir uz vecākiem, tas nav uz tevīm, un neko darīt. Dzīve grūti. Vajag tas mans patoms, dzīve grūti. Draugs bērnībā uz Ziemassvētkiem gribēja Xbox, bet vecāki uzdāvināja tosteri. Bērnības lielākais apčakrēns. Man liekas, šis ir domāts, kad fake stāsts, bet, ja tas ir pa īstam, tad, Klau, ģimenē nebija nauda. Klau, tu nevari uzprasīt vecākiem vienkārši nopērst man Xbox. Tie ir cik 400? Un varbūt viņš arī nebija pelnījis. Varbūt viņš bija pelnījis tosteru. Varbūt tur bija kārtiņa, kur rakstīts, Klau, es zinu, ka tu gribēji Xbox, bet tu esi pelnījis maksimums tosteru. Un mēs pat tev nedosim maizi līdzi. Tā kā tu vari vienkārši ieslēgt viņu un sildīt rokas, jo daļa tavas uzvedības izstāsta, ka tev būs jādzīvo uz balkonā, un šis būs vienīgais, ar kā tu varēsi sasildīties. Vai ne? Vai arī kādam ģimenē ir viss apnicis, un viņš tāds... Es gribu paspēlēties ar tosteru vannā, zini? Ir dažādi varianti. Tā. Kas mums te vēl ir? Un tagad ir garās vēstules. Jeb šitā būs stundas garā epizode. Kas notiek ar mani? Tā mums ir kaut kāda secība? Nav. Fuck it, vienkārši pēdējos 3 nolasīsim. No Emīls. Ziemassvētku stāsts. Pirms gadiem 20 krāja kabats naudu, 50 centīmu nedēļā. Sakrāto naudu pievienoja detalizētai vēstulē par to, ka vēlos saņemt Siemens A55. Tas bija skaidri un gaiši aprakstīts, izcelts modelis, aprakstīts viss fīčs un norādījumi par to, ka tas nav A50 vai kaut kas tam līdzīgs, bet A55. Pienāca svētku vakars un zem eglītes atrada A50. Liek piebilst, ka bija maks vīlies, jo tam aparātam nebija iespējams polifoniskās melodijas un vēl cits fīčs. Plus tas nozīmē, ka man ar to ierīci būs jādzīvo vēl
nākamie 5 gadi, jo tajos laikos telefoni bija neiznīcināmi. Klau, pirmkārt, kāpēc tu gribēji Siemens? Man ir sajūta, jā, Emīls, tu esi čals, vecīt, kurš grib Siemens? Kas bija tevim bērnībā? Kas bija noticis? Ko tev ģimenē ieaudzināja tik nepareizi, ka tu veiklā gribi? Visiem bija Nokijas. Nokia bija tā kā normālā lieta. Siemens bija tā kā AliExpress sajūtas. Ir, nav. Jā, bet viņiem bija pofik. Tas nav kaut kas nebija. Bet tagad īstenībā tā ir, ja tu pasties, iPhones pa lielam nekas nemainās. Es domāju, izteikti tā, ka tev tā, what? Tā kā viss paliek vienkārši pa gramu labāks. Tagad arī tehnoloģiski ir grūti kaut ko izdarīt labāk, tāpēc optimizē tās izmērus, cik vien var, un liek vairāk kodols, kas nozīmē neprocesē ātrāk, bet var vairāk lietas procesēt vienlaicīgi. Tur ir kaut kāda atšķirība. Tu neko kameras. Man jau sen nevajag labāk kameru. Man ir 11. iPhones. Man nevajag labāk kameru. Man nevajag, lai katru poru redz un vēl kaut ko. Man tak pofīgi. Man nevajag. Es zinu, kādam vajag dzīvot, bet man nevajag. Bet veciem telefoniem? Vai ne? Kad tur bija visi tie sīkumi, tur katram... Jo tas bija milzīgi atšķirība, tu vari saglabāt telefonā 10 īziņas vai 300 īziņas. Tu vari visu sarakstu, kā tev klasbiedreni mēģina pateikt, nē, es negribu būt tevīm kopā un vai bučoties. Tu varēji visu garo sarakstu lasīt cauri. Un tie bija labi laiki. Un, viss tās polifonijas un viss kaut kas, ka tu varēji pirmo reizi dziesmas likt iekšā MP3 failus. Tie bija labi, jo tā kā izteikti bija leciena tehnoloģijā. Un tagad jau, whatever. Bet es saprotu, tev sāpi. Nav svarīgi, ka tu esi Siemens cilvēks. Es neteiktu, ka tu esi sabiedrībā zemāk domājoši kā mums, bet būsim godīgi. Nezinu, vai tu vari iet balsot. Bet ārpus tā, es saprotu, tev sāpi. Es ceru, ka, es ceru, neko ko. Zini, kas ir? Tu gribēji Siemens, dabūji Siemens. Tu esi pelnījis. Tas, kas notika tev. Nē, es ceru, ka tagad mums tev viss kārtībā, ka tev ir normāls telefons, kaut kāda Xiaomi 380. Es nezinu, kad tad ir Xiaomi, kur katru reizi, kad tu aizsūti īziņu, viņi tiek sadalbāt ķīniešu datubāzē, tev ienāks 7 vīrusi. Zini, Xiaomi. Do it. Tāpēc bija tā akcija pēc 1, otrs pa 1 eiro. Jā, jo tu tā kā dabūt vienkārši ne tikai tagad tev ir telefons ar vīrusu, bet arī tavai ģimenei. Labi. Nākamā ziņa. Marts. Marts vienmēr licies interesants vīriešu vārds. Tas nozīmē, ka vecāki negribēja puiku. Labi. Ziemassvētku stāsts. Pagājušo gadu bijām Ziemassvētkos pie Omas. Bija atbraukusi tante, tīra krievu tante, kur bija saticis pirms aptuveni 15 gadiem. Tagad man ir 20. Zem egla stāv dāvana ar manu vārdu, bet rakstīts ar krievu burtiem. Saņēmu dāvanu un noliku malā, saņem dāvanu, saņemt, kā var nemācēt uzrakstīt pareizi teikums. Es tagad labošu. Saņēmu dāvanu un noliku malā, jo varēšu mājās dāvanu atvērt. Tas ir tas, kas bija domāts. Aizbrauc mājās, atver dāvanu, tur priekšā bērnu pižiks, 34. izmēra vilnas zeķes ar cenu uzlīm 1,29 € un Ziemassvētku džempers uz augumu 1,32 m. Bet man augums ir 1,93 m. Un pērku drēbes uz XL. Zvanu viņai un jautāju, vai nav sajauktas dāvanas, bet atbildi ir krieva akcentā. Klau, es 2 gadu atpakaļ redzēju tevi mazu ar mašīnīt rokā un līki Lego, bet fakts, ka pēdējo reizi redzēju, viņi bija 15 gadus atpakaļ. Vienīgā taisnība, ko viņi pateica, ka lieku vēl Lego šodien. Bet tante ir tā nogurusi savā Daugavpilī, ka 15 gadi ir 2 gadi tagad. Bet funny lieta, ka es viņai uzdāvināju dāvanu ar tekstu kaut kas latvisks, un tur bija Ozola šņabis, rupmaize, šprotes un maika. Es esmu latvieta. Priecīgs Ziemassvētku, lai viss izdodas. Paldies tev arī. Tātad, ok. Pirmais. Tev ir jāsaprot, pēc tā, kā tu veido teikums, ir skaidrs, ka tu neesi lasītājs. Es arī neesmu, bet laiks neiet.
ja nav ko darīt, tad ir sajūta, ka 15 gadi iet kā 30 gadi. Tā tad laiks iet lēnāk. Varbūt viņi vienkārši Daugavpilī viņai super ir jautri iet un nezinu. Tāpēc tie 15 gadi pagāja kā 2. Bet man liekas, viņi tev sajauc kā citu radinieku. Tā ir man tā, lasot šo sajūtu. Un. Bet ja viņi pat atzina, ka viņi tā kā, man liekas, man liekas, viņai varbūt ir mentāli jau tik tālu prom citā pasaulē, ka viņi toči ir tā kā nepreizu atmiņu veidošana jau tik tālu. Viņa tevi sajaukus. Bet tas, ko es bišķi sāk necēt tam stāstam, ka tu viņai uzdāvināji ozolu šņabi. Zini, Klau, tu mēģināji kaut ko latvisku. Ja tu dāvini ozolu šņabi Krievam, Klau, Janka Masanīs ar šis tas ir. Šņābis paliek šņābis. Piparkūku šņābis, kas dienas beigās šņābis. Augšņābis ir šņābis, silts šņābis ir šņābis. Šņābis ir šņābis. Dzērveņš šņābis ir šņābis. Nav svarīgi. Šņābis ir šņābis. Tu pielēji to te ābolu sulu, vai arī tu pielēji apelsīnu sulu un tu mauc skrūvas iekšā. Ja tu esi dzīvniekā nedaudz, tu ierauj kādu šotu, bet nav svarīgi tā garša. Tas neko nedod. Tas ir tā kā, zini, ka tev atnes ēdienu un tur ir milzīgi kaut kāda dille vai pētersīles, kas ir dekoratīvi. Jā, tas neko man nemaina. Es zinu, kas tur ir apakšā. Tieši tāpat ar šņābiem. Tas šņābis, ne? Tāpēc tas nav tas ir super krievis. Tas, kad ir ozola, neko nedod. Tu varēji uzdāvināt šņābi, kuram ir virsū Latvijas karogs, prezidents tur rokā, es nezinu, kas ir zīrņus ar spēķi un vēl kaut ko. Krievs atais vaļā vodka. Viss. Rūpmaize. Zini? Rūpmaize ir kaut kāda sajūta, ka tā paksāk izklausīties, kā viņai būtu vienkārši tu viņai palīdzīt dzīvot. Šprots, man liekas, nav latviski. Un Maika, es esmu latvieta, ir lielākais. Tu esi krievs, kā var pateikt. Nav nekas vairāk. Katrs, ka es redzu, es esmu latviets uz mašīnas. Ja man būtu tiesības, ja Egils klausās šito, ja? Egili, ja tu klausies man, katram, kuram pieder uz mašīnas rakstīts, es esmu latvietis, deportē uz Ukrainu. Tāpatās kā dzērāju šoferiem ņem nosvēt mašīnas uz Ukrainu, tieši es esmu latvietis, fucking deport. Tā kā, es nezinu, tas liekas tik tīzli, tik nevajadzīgi. Bet, jā, ok. Ļoti interesanti. Ko lai es to saku? Vai tev ir vēl jocīgāk ģimene nekā tai meitnei, kur 18 gados beidzot var legāli dzert pie Ziemassvētku galda, nevis iet uz savu istabu. Māma, man jāpaskatās. Un tad vienkārši loku šņābi klusām. Pēdējā ziņa. Ziņa no Viktorijas. Man nospēra suni. Šis man patīk. Man nospēra suni, kamēr es ne īsti legāli zāģēja eglīti. Laikam attālā kaimiņa īpašumā. Ar kokerspainielu, nezinu, kas tas ir, pa nomaļu ceļu, suņšķirni, gājām pa ceļu pēc eglītes. Viņam īsi kājas, palika uz zemes ceļa, iekšā pa sniegu negribēja brīst. Esam laukos, cilvēku apkārt nav, lai sēž un man gaida. Es brienu iekšā, pēc brīža pamanu, ka pie ceļa piestāja mašīna, atver durvis un suns ielec iekšā. Un viņa aizbrauc. Un es pametu zāģi, skrienu pa dziļu sniegu, redzu, kā mašīna aizbrauc tālumā. Ceļš ir taisns, redzu, kur nogriežas, skrienu uz mājām. Paldies Dievam, ka suns ir atvests uz māju un ielaists iekšā. Ielaists sētā, man liekas, pie kaimiņiem. Šis izliekas, ka nekas nav noticis. Suņa zagla tikmēr zvanīja manai mammai un teica, ka atrada suni uz ceļa. Ķipa baigā varoni. Bet mēs viņu tagad saucam par suņa zaglu. Tam zāģim ar laikam pakaļ neaizgāja. Respekt. Kaut tā ir meitene Viktorija. Klau, man ļoti patīk tava attieksme, ka tev tā kā es pat visu izdarīšu. Zini? Tas man patīk. Atstāt suni, es viņu būtu piesējusi pie koka. Ne jau tā kā, tas ir kaut kāds, kas pa suni, tas izklausās pēc kaut kāda tā takšveidīgā. Ne jau es viņu būtu tā kā gūstekni. Tā kā tik uz augšu piesējus, bet vienkārši piesējus pie kāda koka, kamēr es zāģētu pati. Kāpēc pati? Kāpēc es šajā stāstā sievieti? Kamēr es pats zāģēju. Un
Bet jā, laukos ir tie kaimiņi, ir tie normāli un ir tie pīdarveidīgie. Es zinu, pa ko tu runā, kur tā kā skatās un tā ir vispār kaimiņu būšana. Katru reizi, kā viņi pamana katru mazāko lietu, ko tu neizdari pareizi, viņi zvana kaut kam un trobelē tevi un brauc pagalmā. Tu pat tuvu nopļāvi zāli, zini? Tavs mietiņš nav taisns, bet viņš iet mūsu teritorijā. Vai tu varētu to salbot? Zini, tie kaimiņi vienkārši tādi ir. Un man liekas, viss, ko viņi mēģināja izdarīt, ir ar to pateikt, jā, ka tu nemāki rūpēt. Nu jā, tā ir tā doma, ka tu nemāki rūpēties par dzīvniekiem un tā tālāk mēģini jebkādā veidā tevi ieriept, it kā pasties, cik viņi labāki. Es nezinu, ko lai tu dari. Uzšāj salūtu. Biški leņķi uz viņa māju. Bet respekt, ka man patīk, tur arī neaizgāja zāģim pakaļ. Tas man ļoti patīk. Es būtu droši vien mājās saņēmis ogles un žagarus, bet žagari turpat nav tie Ziemassvētku žagari. Ja es būtu senču zāģi atstājis mežā, vai ne? Bet jā, nu prieks, ka vismaz sunī dabūja atpakaļ. Un jums tagad beidzot tai stulbai kaimiņienai ir jāsauk. Iepriekš jums bija jāsaka stulbā kaimiņiena. Bet tagad ir suņu zāgli un tāds vienmēr būs kāds Ziemassvētku atmiņa. Labi, tā tas arī viss. Es to saku katru gadu, es nezinu. Uz jauno gadu, gan jau pirms jaunā gada īsti nebūs epizode, bet tā, kad viņai jāiznāk trešdien vai ceturtdien. Tagad ir 31. un pirms to ej dzert vai vienalga, ko darīs vakarā. Izdara to, ko es daru katru gadu, tas liek justies labi. Tu paņem uz lapiņas un saraksti visas labās lietas, kas ar tevīm šogad ir notikušas. Raksti tikai labās. Vienalga nopirkt mašīnu, izgāju skati, iemācījos tur cept ābolu pīrāgu. Jebko, kas tev liek justies labi, pieraksti to un netaisi. Ar nākamo gadu es beigšu spēlēt Counter-Strike, nemelo sev. Ne? Tu jutīsies sūdīgi. Rakstot to, ko tu zini, ko tu neizdarīsi. Pierakst vienkārši visas mazās lietas, ko tu esi šogad izdarījis. Un viss. Pabeidz skolu, tur, es nezinu, beidzot nolika kaut kādu eksāmenu skolā, dabūja jaunu darbu, izšķīros no draudzenes, sagāja kaut kādu meiteni. Vienalga. Viss, ko par lietām, par kurām tu esi priecīgs, sarakst, izlas to sarakst kāds 2-3 reizes, tu jutīsies rītīgi labāk. Un tas arī viss. Labi, priecīgs Ziemassvētkus, vēlreiz laimīgi tev jauno gadu. Un tiekās nākošais gan. Dai. Čau. Janka out.